šodien sēžot šeit un vienā no videoklipiem redzot kori, kurā arī es pati esmu dziedājusi, es sapratu, ka priekš manis tas viss ir nozīmējis būt kopā. Un būt kopā gan pašā procesā, gan arī svētkos, kur man ir bijusi tā iespēja piedalīties. Bet kā ir ar jums? Ko priekš jums katra ir nozīmējis būt daļai no dziesmu un deju svētku procesa, un vispār, ko jūsu dzīvē ir nozīmējusi dziesmu un deja? Man noteikti arī viens no tiem galvenajiem faktoriem ir tā kopā būšanas sajūta, kad ir tā apziņa, ka tu esi kaut kāda maza daļiņa no tā visa lielā pulka, kas veido tos dziesmu un deju svētkus, ka tie nav tikai kaut kāda lēmuma pieņēmēji, bet arī mēs parasti skolēni, kas vienkārši dara to, kas mums patīk. Dziesmu un deju svētki tas ir tāds sava veida pienākums, jo es jau esmu 3. paudzē kora dziedātājs savā ģimenē, un priekš manīm tas ir būtiski šīs valsts, priekš Latvijas šīs skaistās tradīcijas turpināšanas. Jā, bet vispārīgi es ar koriem sāku nodarboties tikai pirms 3 gadiem, un mani pirmie, bet ne pēdējie dziesmu svētki bija iepriekšējie 27. vispārējie dziesmu un deju svētki. Man ir bijusi pieredze vispirms ar dejošanu un tieši mūsdienu deju uzvedumā 2015. gada dziesmu svētkos. Un es kā tāds jaunietis, es jau tad sapratu tā tiešām sajūta, ko nevar izstāstīt, tā kopā būšana, tā visa uziešana uz skatuves, tas gods, kas tev ir vispār dots, kad uz tevi skatās visa Latvija. Un tu aizbrauc mājās, un tu pēc tam skaties arī televizoru, es tur esmu, es biju tā daļa no tiem svētkiem. Tā apziņa, laikam veidojās vairāk jau tādā jaunības vecumā. Ko tas tev nozīmē, kāpēc tu to dari un kā tu to dari. Un tieši, jāsaka arī, man tieši pagājušie vispārēji latviešu dziesmu un deju svētki tomēr iedeva to sajūtiņu būt tam mazajam elementam, to, ko visi arī šodien uzsver, kad arī savienojās Daugavas stadionā dziesma ar deju, un tu māji, tev māji pretī, un viss notiekās, visi kā skudriņas ir kopā, un tas skudru pūznīts aug arvien lielāks un lielāks. Jā, liels paldies. Mēs varam pēc jūs teikt arī saprast, ka jūs, katrs priekš sevis esat atradis, kas ir tas, kas jūs tajā visā iesaista. Bet, ja jums būtu priekšā kāds jauns cilvēks, vecāks cilvēks, kuram nav bijuši ne vecāki, kas kādreiz viņus ir aizveduši uz dejām vai uz kori vai kādu citu kolektīvu, kas būtu tas un kas būtu tie argumenti, varbūt, ko jūs teiktu viņam, lai viņu iesaistītu šajā dziesmu dejas svētku arī procesā un kolektīvā? Kas būtu tas, ar ko jūs sāktu, lai viņu ieinteresētu, lai arī varbūt viņam būtu interese un viņš padomāt par to, hei, varbūt es arī to gribu darīt? To jau, manuprāt, minēja Edgars Vītols un citi klātesošie. Ja cilvēks kaut ko nepamēģina, tad viņš nekad nezinās, kā tas ir. Tā būtu tā svarīgākā lieta, ko es teiktu šim cilvēkam, kas man stāvētu pretī. Tu aizej, tu pamēģini, un tikai tad tu vari spriest, vai tev tas patīk, vai tev tas nepatīk, vai tu to gribi turpināt darīt. Jā, noteikti es arī teiktu, ja tu nepamēģināsi, tad tu nezināsi, vai tev tas patīk, vai tev tas nepatīk, bet pēc savas pieredzes arī noteikti uzrunāt bērnu un teikt, ka es gāju uz kori, jo tur bija līdzīgi man, kam arī patīk radoši izpausties. Un tad jau, kad tu sāc nākt un iesaisties, tad jau tu arī sajūti, ka tev negribas iet citos pulciņos, kaut gan tagad tiešām ļoti daudz pulciņu un bērni dara daudz ko. Es jau šo esmu darījis šajā gadā ģimnāzijas korī. Es piesaistīju 5 jaunus vidusskolniekus korim klāt,
Jā, un es viņiem vienkārši teicu, ka tas ir pirmām kārtām, ka tas ir mūsu Latvijas, tā var teikt, ka mantojums, kurš ir jāturpina, un arī, ka korī tas ir jautri, kaut arī tas ir pēc skolas un iespējams kādam tas ir nogurdināmi. Tā nav vienkārši deja, vai tā nav dziesma. Tas ar laiku paliek ne tikai kā hobijs vai vienkārši brīvā laika pavadīšana, bet tā veidojās arī ģimenes, ja, draugi un tādas otrās mājas tās ir, kur tu arī piepildīt varbūt to, ko kādreiz ir gribējies, un atrast sev dombiedrus. Jā. Es atgriezīšos pie šīs diskusijas nosaukuma un novēlēšu mums visiem atrast to veidu, kā mēs katrs varam būt daļa no dziesmu deju svētku procesa, dziedāt, dejot, varbūt būt par brīvprātīgo, varbūt darīt vēl kaut ko, lai šis process turpinātos. Paldies!